Mēs jums jau kādu labu laiku stāstam par mūsu jaunāko aizraušanos - STEM erudīcijas spēlēm STEM Up un Exoplanet Escape. Bet tagad ir pienācis brīdis, lai pārbaudītu, vai šajās spēlēs jautājumi patiešām ir legit. Tāpēc mēs izvēlēsimies vienu ķīmijas jautājumu, veiksim eksperimentu, uzzināsim rezultātu jeb atbildi un pārbaudīsim to ar sarkanā filtra detektoru. Tad kāds tad ir jautājums? Kāda kļūst sarkano kāpostu sulas krāsa bāziskā vidē? Sarkana, violeta vai zaļa? Zini, jau, manuprāt, ka no sarkaniem kāpostiem krāsa būs sarkana. Man liekas, ka viņa kļūst zaļa. Pārbaudam. Vai jūs zināt, kāpēc man ir vislabākais brālis pasaulē? Tāpēc, ka viņam vienmēr līdzi kabatā ir kāposts. Cik parocīgi. Mums ir sagatavota sarkanā kāpostu sula, bet tagad mums vajag bāzi. Emīl, kas ķīmijā ir bāze? Sārums? Un kur mēs sārmu varam sastapt mājās? Nu, piemēram, ziepes, trauku mazgājamais līdzeklis vai soda veido sārmainu vidi. Bet mēs šodien savā eksperimentā izmantosim parastu balinātāju. Mums sanāca zaļš. Paskatīsimies tieši, cik zaļš. Bet tas vēl nav viss. Pārbaudam rezultātu ar sarkano detektoru. Pareizā atbilde ir zaļš. Tas nozīmē, ka mums eksperiments sanāca uz visiem 100%. Spēlējiet STEM Up! Un paši veidojiet savus eksperimentus un testējiet spēles jautājumus. Šo eksperimentu, starp citu, jūs varat arī izdarīt skolā mācību stundā vai vienkārši paši mājās brīvlaikā.